Nu, otrā ziltiņa jau šodien. Šī gan nebūs mēra ziltiņa, jo zem 15 centimetriem. Bet tā kā šodien man ir bērnu spinnings līdzi, tad ļoti atbilstoši arī tāds bērnu izmēra ziltiņas ķerās. Bet, nu forši, vienalga forši. Galvenais, kad ir. Diena nav pa tukšo, laižam vaļā. Gan mēs, gan arī, man teiks, ļoti liela daļa dalībnieku, bērni tā skaitā, kur ir ļoti daudz, lielākā daļa izmantos šodien atvadas sistēmu. Man teiks, tas ir pats vieglākais veids, kā var, nu vismaz Rīgā, arī citur, noķert asaru. Jebkurš pieaugušais, 15-gadīgs, pat 10-gadīgs bērns, izmantojot atvadas sistēmu, viņi var, nu, tikt pie tā asarīša. Pie mazāka, lielāka, pie visādiem. Mums ir tā, ka mums ir sviniņš apakšā, man teiksim 15 grami. Tā mums ir tāda cilpiņa. Un tad mēs iesiesim kaut kādā pusotru metrīgā pavadā āķīti un uzliksim virsū gumijas ziltiņu. Un viss, iemet un lēnām vilksim un cerams kaut kas mums sanāk. Atnācām, un tad kaut kādu stundu mētājām, tad sāka ķerties. Es noķēru pirmo asarīti, kas nebija mērs, kas bija 13 centimetri. Un pēc tam nomainījām gumijas un sāka ķerties. Noķēru 3 asarīšus, un tagad atkal ir klusums bez zivīm. Visu dienu pielāgoju savai mašķerītei Māniku. Nu, asariem patīk. Kaut tikai vajadzētu tādu lielu asaru, kam patīk. Patīk zandartiem līdakai. Šodien kontā ir viena līdciņa, viens zandarts un bariņš ar asariem. Nu ko, diena beigusies. Gāja interesanti. Es nezinu, kāds 32 laikam kopā sanāk. Diemžēl ne visas mērā. Bija zandarts, bija līdaka. Diezgan daudz maz asarīšu, tā kā diezgan forši.